Sakrālā autoritāte. Šī ir unikāla tikai tātad būvētājiem, jeb ģeneratoriem. Vai tu esi ģenerators, klasiskais būvētājs vai manifestējušies ģenerators, ekspress būvētājs. Šī ir tikai tev raksturīga autoritāte, jo nevienam citam tipam, izņemot šos nosauktos, sakrālais centrs vienkārši nav definēts. Un tad, ja tu savā kartē redzi, ka emociju centrs tev ir atvērts, bet sakrālais centrs tev ir definēts, tad tu zini, ka te ir sakrālā autoritāte. Nu, lūk, un pēc būtības šī ir tāda ļoti ātra lēma pieņemšana, es teiktu, kas, protams, pieprasa spēju ieklausīties sevī. Un, ja es teicu, piemēram, emocionālam autoritātēm, ka tagadnes mirklī nav taisnības, ja? Tā kā, ka nevar būt droši nekad tagadnes mirklī, tad tie, kuriem ir šī sakrāla autoritāte, nu tie var tikai lēmumu pieņemt tagadnes mirklī, jo šī autoritāte reāli funkcionē tikai tagadnē. Tu nevari tā kā pēc būtības pat paredzēt, vai tev būs tā vilkme rītdiena, vai tev nebūs. Tu to nezini. Tad, kad tu piecelsies, tu pamodīsies, tu būsi tajā rītdienā, tu būsi izvēles priekšā, tad tu zināsi, jā vai nē. Un tā ir tā saucamā sakrālā balss, ja, kas runā tā tajos visos šitajos, ja visādi vēdera skaņās, ja, kas tā kā muti ir aiztaisīta, bet tā kā tā skaņa kaut kur tā kā nāk no vēdera, ja. Un par šo es arī stāstīju vispārīgos tipa aprakstos, un pēc būtības, ja tu iepazinies ar tipa aprakstu, tad tev vajadzētu jau būt skaidram, ko nozīmē sakrālā atbilde, sakrālais jā un nē, un ko nozīmē tā vilkme, ja, tādā vienkāršā vienā vārdā. Un tā vilkme tad arī tas, kam tev ir pēc būtības jāsako, kas tev ir jāiemācās saklausīt. Tāpēc arī šeit es tā kā pārāk gari par to nestāstīšu, tāpēc, ka tā kā numur 1, ja tu esi šis vai ģeneratora vai manifestējušo ģeneratora tips, būtu ļoti svarīgi, tu esi noklausījies šo tipa aprakstu, ja. Un tad klausies, ja tev nāk no tevis tāda skaņa, jā, vai kaut kāds tāds, tāds vienkārši, tu nezini. Tas vienkārši nozīmē, ka tu nezini tagad. Tas nozīmē, ka tagad nav ne jā, ne nē, ka tev vēl ir vajadzīgs laiks, vai arī varbūt jautājums ir jāpajautā savādāk. Jo, ja tu esi ģenerators vai manifestējušies ģenerators, tev vajag uzdot gan sev pašam jautājumus, uz kuriem tu vari atbildēt ar jā vai nē, ja? Gan tā kā skatīties, lai citi cilvēki tev uzdod tādus jautājumus, un arī tā kā radināt tos cilvēkus sev apkārt, savus ģimenes locekļus, tā kā, paprast man to jautājumu savādāk, ja? Jo tev nederēs tāds atvērtā tipa jautājums, tad tev būs tāds, tev nav uz ko atbildēt, ja tev paprast, uz kuriem tu gribi braukt ceļojumā. Tev vajag tā kā vai nu rekur uz Tenerifi, vai nu uz Balī, jā? Tev vajag uzreiz 2 variantus, un tad tu varēsi sajust, uz ko tad tu gribi atbildēt. Kur tev pilnīgi tā kā, un skaties savas tās ķermeniskās reakcijas, tiešām burtiski, kur tu tā kā no krēsla varbūt jau piecelies, ja izdzirdot kaut kādu sev tīkamu vārdu, jā? Vai kaut kādu aktivitāti, vai vienalga, kas tas būtu. Vienkārši arī skaties visās tajās ķermeniskajās reakcijās. Ja, un mācies neapslāpēt visas šīs savas tā saucamās sakrālās skaņas, arī, piemēram, ēdot. Ja mēs esam, tā kā mums ir iemācīts, tā, ka mēs ēdam, mēs klusējam, ka mēs ēdam, mēs nerunājam. Kurš vispār ēdot saka, ja, kāpēc nevar teikt, ja tu esi ģenerators, tu tikai dzīvo uz un visiem šitiem ten, ja. Un ļauj sev to darīt, tāpēc, ka, ja tu to sev neļauj, tu apslāpē pats sevi, un beigās tu nedzirdi beigās pats sevi, jo visas šīs skaņas tev ļoti lieliski pasaka priekšā, ja, jo tā skaņa, viņa jau pati par sevi tu dzirdi, vai tam cilvēkam garšo, vai viņam negaršo, vai viņam patīk vai nepatīk, vai viņš grib vai negrib, ja kaut ko. Tās skaņas visu pasaka priekšā, ja? Tāpēc lūdzu klausamies, un tie ir tie mūsu sakrālo tipiņu jā un nē, ja? Nevis mūsu, bet jūsu. Es pati neesmu sakrālais tips. Tāpēc es par šo nevaru tā kā īsti no savas pieredzes runāt. Es to varu runāt tikai no tā, kā es novēroju ģeneratoru sev apkārt, jo man arī viņu netrūks šeit. Lūk, un tiešām ar bērniem arī ļoti vienkārši. Tas, kurš ir ģenerators, viņam paprasu jautājumus, kur viņš ir atbildēt jā vai nē. Un viņš man pasaka jā vai nē. Jā? Un ja viņš kaut kur tā kā šaubās, ja, es uzreiz saprotu tā, kā es pajautāju to jautājumu viņam, jā. Jā, un tad man jāpajautā kaut kā savādāk. Lūk, katrā ziņā, tur, kur tev būs tā vilkme, tur, kur tu sekos tai vilkmei, tā vilkme
jā, viņa tev iedos to enerģiju izturēt līdz galam. Izdarīt, jā. Nu, tas ir, kamēr tev ir enerģija, tu dari, jā. Protams, arī kaut kādā procesā tev var tā kā enerģija aptrūkties, vai tu to procesu esi pabeidzis, vai vienkārši tev ir enerģija beigusies, un jūti, ka nē, es vairāk ilgāk to negribu darīt, jā. Nu, tad arī vairs nav vilkmes, un viss vilkme ir beigusies. Un, protams, piemēram, manifestējušiem ģeneratoriem varbūt tā vilkme ātrāk beidzies, jo viņi no vienas lietas grib uz nākamo, bet arī ir jāsaprot, ka varbūt bieži vien tā vilkme vairs nav, jo kaut kā nav pārāk efektīvi izmantot tā enerģija, ja? Un nu, zin kā tā Don Kihota cīņa ir veidzirnamā, ka mēs tā kā daram, tad liekas, no kāda rezultāta nekas nenotiek, ja? Un kas arī, sapcīt, notiek tad, kad šie sakrālie tipi, viņi sajauc impulsu ar vilkmi. Un te es varbūt izstāstīšu tādu piemēru, ko, man liekas, esmu tik daudz reizes jau stāstījusi, bet šī ieraksta ietveros tomēr arī tieši šo piemēru izstāstīšu, lai būtu tā izpratne, ar ko tā vilkme, ja, tas sakrālā atbilde uz ko nozīmē atbildēt uz kaut ko ārpus tevis, jā. Kāds atšķirās no, piemēram, tāda impulsa, ko sajūt, piemēram, iniciētājs, jā, manifestors, jā, kuram vienkārši tā kā iekšēji viņā rodas tā impulsa enerģija, nezinu, no kurienes, no zila gaisa, un tā enerģija viņam tā kā tāds mutulis nāk, un vienkārši viņa kustina šo manifestoru, jā. Viņu vienkārši kustina un dzēna rīkoties, jā, un viņš pat nevar nerīkoties, viņam galvenais, ka atcerieties, ka jāpainformē, jā. Bet, lūk, jūs, kas esat ģeneratori, manifestējuši ģeneratori, jūs nevarat iet vienkārši pēc impulsa. Jums ir jāsako tiešām, vai ir tā vilkme vai nav. Un īpaši tiem ir jāuzmanās, kam ir šis harizmas kanāls, tāds manifestējušie ģeneratori ir 20, 34. Bet īstenībā es pat teiktu, tie cilvēki, kuriem ir 34 vārti, arī definēti, pat ja tu esi ģenerators, un tev varbūt nav, nu tātad, ja tev būtu harizmas kanāls, tu noteikti būtu manifestējušais ģenerators, ja? Bet, un tie manifestējušie ģeneratori, kas tehniski, var teikt, ir tā kā manifestori, viņi grib rīkoties kā manifestori, bet, nu, tomēr viņiem ir jāatcerās, ka viņu stratēģija pirmkārt, jā, ir tā kā ģeneratoram, nevis tā kā manifestoram, ja viņiem ir jāsako vilkmei. Un tātad, ja tu esi sakrālais šis manifestējušais ģenerators vai vienalga ģenerators, piemēram, ar tiem 34 vārtiem, ir ļoti tā tendence skriet pēc impulsa. Nu, viņa var būt, jā, vienkārši kaut ko darīt, un nākamo lietu, un vekur šito un to, un visu ko, jā. Un tad es vienmēr saku, izstāstu to piemēru, nu, piemēram, ja tu ej pa ielu, un tev pēkšņi, tu tā kā neko neklausies, tu vienkārši ej pa ielu, domā kaut kādas, nezinu, savas ikdienišķās domas, un pēkšņi tev ienāk prātā tāda doma, impulss, jā, nu tā kā es pat saku prātā, ja tev vienkārši ienāk, kad tu gribi, nezinu, iet grāmatnīcā un nopirkt, nu pastīties, kas tur ir jauns grāmatnīcā un kaut kādu grāmatu, jānopirkt kaut kādu grāmatu, kaut kas jāpalasa, jā. Un tas ir, nu tā kā tu vienkārši ej pa ielu, ja, un tur tu neredzi ne grāmatnīcu, neko, un tev vienkārši tā kā impulss atnāk, ja. Un tad tu skrien un meklē to grāmatnīcu. Tas būtu tā kā sekošana impulsam, jo pēc būtības tu neesi uz neko atbildējis. Pavisam savādāk ir, ja tu ej pa ielu un ieraugi grāmatnīcu. Tu ieraugi grāmatnīcu, un grāmatnīcas katalogā varbūt ir kaut kāda, tur, nezinu, jaunumi, ja, tur tikko iznākus kaut kādu grāmatu, un tu ieraugi to skatlogu, un tu sajūti vilkmi. Tā kā ieiet, paskatīties, atšķirt to grāmatu. Nu, tā kā, tas ir kaut kas ārpus tevis, kas tevi velk. Nu, un tad tu ieej, un tad tu atver, palasi, un tad tu sajūti vilkmi arī nopirkt, varbūt, ja, un tam līdzīgi. Ja? Un tas ir sekot vilkmai. Vai arī tu ej pa parku, ja, un ieraugi, kur kāds onkulis sēž uz soliņa un lasa grāmatu, un arī tu ieraugi cilvēku, kurš lasa grāmatu, un tad tu tā kā sajūti tādu vilkmi, ka tev arī gribās kaut ko palasīt, jā? Un tā ir tāda kā vilkme, jo tu pēc būtības atbildi uz kaut ko ārpus. Un tāpēc es gribu, lai tu saproti, kā šis sakrālais tips, ka nu nav tā, ka tā atbildēt nozīmē tikai, ka tev kāds pajautās. Vai tu gribi aiziet uz grāmatnīcu kopā ar mani nopirkt grāmatu? Nu, nē, tev nav jāgaida kaut kāds jautājums no ārpuses. Tā atbilde, viņa var nākt, saku, tu izlasi kaut ko, tu ieraugi kaut ko seriālā, tu ieraugi Instagramā, respektīvi, tu ieraugi kaut ko ārpus sevis, tu burtiski tu Instagramā izlasi kaut kādu tekstu, kaut kādu viedokli, varbūt par kaut kādu tēmu, un tev ir vilkme arī padalīties ar savu viedokli, jā? Nu, vienkārši tā kā vilkme ar savu redzējumu padalīties. Un tu uztaisi savu ierakstu par tādu kaut kādu tēmu, ko tu kaut kur ieraudzījis, jā? Bet nu, no tā sava skatu punkta tam līdzīgi. Tu esi sekojis vilkmei, bet tā vilkme radusies kaut ko ieraugot, kaut ko atbildot. Un tā ir vilkme. Ka tev ir uz kaut ko atbildēt, un tu sajūti to vilkmi, ka tu arī gribi radīt, ka tu gribi iet, ka tu gribi darīt, ka tu gribi izpausties, ja tev ir tā vilkme. Un te jau vienkārši to dari. Bet tas impulss, jā, impulss tā kā priekš ģeneratora vairāk nāk tā kā no prāta, ka tas nav tā kā atbildes mehānismā, tas ir, nu, tāds tā kā dievišķais impulss vairāk, jā, ka tev ir tāds, jā.
Un es arī, protams, negribētu atkal likt tev domāt, ja, ka tu tagad esi tādā vienā kastītē, kur tu drīkst tikai vilkmei sekot, un es kaut kā man gribās ticēt, vai nu tāpēc, ka esmu manifestors vai kā, bet man tā kā gribās domāt, ka īstenībā tā dievišķie impulsi ir pieejami katram, un galu galā mēs visi esam viens, ja, un viss, un mēs no katra tipa kaut ko varam mācīties, un tāpēc atkal šeit ir vienkārši tāds atgādinājums. Ja tu jūti, ka tev šī zināšana, šī informācija traucē, kur tev liekas, nu nē, bet tā jau nebūs vilkme, tad vispār, ja tev pārāk daudz kas liekas, ja tev pārāk daudz kas šķiet, ja tu pārāk daudz domā, tad jau es tev vienkārši teiktu, izkāp no sava prāta. Varbūt noliec to cilvēka dizainu malā, izkāp no sava prāta un vairāk vienkārši dzīvo savā sajūtā. Ja? Tāpēc, ka cilvēka dizains ir par to ieklausīšanos sevī, un es vienkārši mēģinu kaut kādiem vārdiem pastāstīt, ko cilvēka dizains runā par to tavu lēmumu pieņemšanas stratēģiju, un ko tev nozīmē šī autoritāte, ja? Kas tev ir sekot vilkmei, ko tev tas nozīmē. Un ko nozīmē tā kā gaidīt kaut ko ārpus sevis, ja? Es tev mēģinu to izstāstīt ar tādiem vienkāršiem vārdiem, bet lūdzu neieciklējies uz to. Un tiešām, ja tu jūti, ka tas tev tā kā traucē dzīvot, un tas tev nepalīdz dzīvot labāk, tad atmet to. Izmanto šo tikai tur, kur tu tiešām, mans nodoms ir tāds, lai šī informācija tev palīdzētu tā kā tiešām sākt, varbūt pirmo reizi tā kā padomāt, bet kur tad ir tie mani, kur viņi ir? Varbūt sapratīs, ka tu vispār sen tādus, varbūt kādreiz izmantoji, bet tiešām, tas tā ietekmēts, ka tu neļauj sev runāt šajā sakrālajā valodā, ja? No šīm vēdera skaņām, ja? Varbūt ieraudzīs, ka tu vispār, tu sen esi, varbūt tev būs tāds, es zinu, ko tā vilkme nozīmē, bet es sen to neesmu sajūtis ne pret ko, ja? Un tad sāc ar mazām lietām, kā es vienmēr saku, jo manifestējušiem ģeneratoriem jādara tas, ko viņi mīl, kas viņus iepriecina. Un ja tu nejūti vilkmi vispār uz nekādām lielām lietām, nav vilkmes iet uz darba, nav vilkmes celties, nav vilkmes tur, es nezinu, uz neko, ja? Tad mēs pat tā kā neticēšu, ka nav uz neko. Uz kaut ko jau noteikti ir. Un ar mazām lietām. Varbūt tev ir vilkme noplūkt puķīti tur ceļa malā, ejot pastaigā. Bet tad noplūc viņu. Nedomā, kurš tagad to pamanīs, un kurš domās, kur jocīgais kaut kāds puķis lasu, ja? Vienkārši seko savai vilkmei. Seko vilkmei tādās maziņās lietās. Un tu sāc ar mazām lietām, un tad maziem solīšiem, un tie mazie solīši tev palīdzēs arī, tā kā sekot tai vilkmei arī lielās lietās un lielos lēmumos, ja? Tā kā, jā, pēc būtības vienkārši seko vilkmei tieši tik vienkārši, ja? Pamani, vienkārši galvenais ir pirmkārt pamanīt, un tā kā apzināties, kur tu tā kā to lēmumu pieņem no prāta, un kur tas ir kaut kāds prāta izdomāts, tā kā prāta impulss, ja, prāta vadīts impulss, un kur ir tāda patiesa vilkme ķermeniska, kur tu tā kā tevi vienkārši velk. Ja, zini kā, ceries, piecelies no rīta, un tā kā, pilnīgi kaut kas velk uzvilkt tās botas kājās un iet un skriet. Kāds varbūt teiks, Dievs, man tā nekad dzīvē nav bijis. Ja, bet būs cilvēki, kuri teiks, jā, es zinu, kā tas ir. Ja, vilkme tevi izvelk. Ja. Un tāpēc arī tajos savos, kā es saku, arī man ir Instagramā viens video par to, kā vairot to enerģiju, un īpaši, ja tu esi tā kā ģenerators, manifestējušies ģenerators, tad tiešām ar mazām, ja tu ej uz darbu, kas tev nepatīk, un, protams, tev ir jāmaksā rēķini, varbūt no tā darba nevar uzreiz aiziet, bet sāc pamanīt lietas, kuras tev tur patīk. Ja? Kā es saku, ja tev nepatīk mazgāt traukus, tad izdomā, ko tev patīk darīt. Tev patīk klausīties podkastus, uzliec podkastu. Katru reizi, kad tu mazgās traukus, klausies podkastu, un tev iepatiksies mazgāt traukus, tāpēc, ka tu varēsi klausīties podkastu. Ja? Tā kā vienalga, vai gatavojot ēst. Ja nepatīk gatavot ēst, bet es varu paklausīties podkastu. Var noklausīties kādu rekuru leldes ierakstu audio, YouTube video vai vēl kaut ko, ja? Apvienot ar tādām foršām lietām, kas tev sagādā prieku. Un tā, tu to netīkamo darbu padarīsi sev foršāku. Tā kā tas arī tāds ļoti praktisks ieteikums, jebkuram vienalga, vai tu esi ģenerators vai manifestējušies ģenerators vai jebkurš cits tips, noteikti izmanto to savā labā. Un it īpaši arī šeit runa tad, kad mums ir grūti sevi, gribam kaut kādu tur ritmiņu, rutīniņu, kaut kādus veselīgākus ieradumus ieviest savā dzīvē, bet ne vienmēr tas tik veikli izdodās, ja? Atkal padomājam, ko mēs varētu paņemt, zinot savu tipu, savu autoritāti, savu stratēģiju, ja? Ko mēs varētu tā kā paņemt priekš sevis, lai mums tas darbotos, lai mums tas būtu efektīvāk. Ja? Tā kā, es ceru, ka šis tev arī lika aizdomāties, un
Un tad atkal atgādinājums, ja, kad tev patiesība ir tagadnes mirklī, ja, tu zini, kad tev tieši šeit un tagad prasa vai nu jā, nē jautājums, vai to vai šito, ja, un tev ir tā kā vienkāršāk izvēlētos, un arī sev, tad, kad tev ir kaut kas jāizlem priekš sevis, mācies sev uzdot tos jautājumus, uz kuriem tu pats vari atbildēt ar jā vai nē. Ja? Un tā tev būs arī vieglāk sajust to savu īsto atbildi. Jo pēc būtības parasti ir tā, vai nu ir 100% jā, vai nu nē. Vai nu pagaidām nē, ja? Jo pagaidām nē, tad, kad tā kā nav skaidrības, tad vienkārši saproti, ka nav vēl īstais brīdis. Varbūt pēc nedēļas jau būs jā, ja? Tā arī var būt. Bet, parasti jā, emocionāla autoritāte ir savādāk. Ja tu esi tur ar emocionālu autoritāti cilvēks, tad tev ir tāds, tur 80% jā, bet ja tev ir sakrāla autoritāte, tad tur ir vai nu jā, vai nu nē, ja? Jo vilkmē viss ir vienkārši. Vai nu jā, vai nu nē, ne tagad. Ja? Es ceru, ka šis ir skaidrs. Tā kā arī priecāšos dzirdēt, vai tu šo izjūti, kā tev izdodas sekot vilkmei, kur tu sajūti tos izaicinājumus. Noteikti padalies ar saviem stāstiem, ja tev tāda ir no pieredzes. Noteikti varbūt kāds cits varēs ar savu pieredzi padalīties, ja kurš ir ģenerators vai manifestējušies ģenerators un jūtās varbūt, ka to izdzīvo. Tāpēc, jā, noteikti dalies komentāros arī, ja, ar to savu pieredzi, jo kādam citam tava pieredze var arī būt ļoti, ļoti vērtīga, un viņš var kaut ko priekš sevis paņemt. Jo es pat personīgi neesmu ar sakrālu autoritātes, neesmu ne ģenerators, ne manifestējušies ģenerators, tāpēc man no savas pieredzes šeit būs tādas personiskās pieredzes, ja, tādu stāstu īsti varbūt nebūs tik daudz. Un, man liekas, mēs vislabāk varam mācīties no tiem, kas ir šie tipi, kuriem ir šīs autoritātes un kuri paši to izdzīvo. Tāpēc neapzogam sevi un citus, ja, un tāpēc dalāmies ar savām pieredzēm. Paldies!